Mēs Valdmieras tehnikums prezentējam rotācijas virzieņmaiņas automātisko vadības iekārtas stendu lidmašīnām, kura paredzēta iekšzemes dzinēja remontam un dažādu mašīnu būtu plaši izmantojis konisko vārstu aizvaru ventiļu pieslīpēšanai. Vadības blokā izveidošanā tika izmantoti apmēram 90% no novarka firmas produkcijas. Iekārta uzbūve un darbības princips ir sekojoši. Iekārtai nepieciešams barošanas spriegums 400 volti, 3 fāzes, 50 Hz, maiņas spriegums no 1 līdz 25 ampēriem. Sastāvs. Šajā redzama ievada aizsardzība, Q1. Timer barošanas bloks, kas ir redzams šeit. Kā arī relēji, KM1 un KM2, kas ir redzams šeit. Un timeri KT1, 2, 3 un 4. Šie timeri ir attiecīgi uz relēju nostrādāšanas, un šie ir uz atstāļu motoru. Automāta FQ2, kas ir izēja, var redzēt šeit. Navigācijas automātiskā režīma un avārijas apstāšanās pogas, kas ir apvienotas ar gaismām, kā redzēt. Iekārtē var pieslēgt stenda uzmašīnas ar 0,5 līdz 3,5 kW jaudu, attiecīgi pielāgojot dzinēja aizsardzību FQ2. Darbības princips balstās uz elektromotora rotācijas virzienu maiņu, darba gaita pārslēgšanās intervals nosaka timeri KT1, KT2, KT3 un KT4, kuri darbina jaudas virzienu maiņas relēs KTM1 un KM2. Timeru darba režīmu var viegli iestatīt nepieciešamajā darba intervalā.